Marlēna Pirvica, žurnāliste. Ģirds Lapiņš, latviešu uzņēmējs un politiķis. Rudolfs Kreislers, ētikas un kibernētikas zinātājs. Labvakar, latviešu kods! Šodien mēs turpināsim tematiku, kuru mums ierosināja viena no mūsu aicinātām viešņām, Līga Leitāne, un viņa teica tā, vajadzētu ieskatīties ekonomiskā sastāvdaļā, tas ir latviešu izceļošana no Latvijas valsts. Mēs padomājām un nolēmām, ka padziļināsim šo tematiku. Tādēļ es aicināju Rudolfam izteikt vēsturisko pusi un Ģirtam mūsdienu. Taču es pēc tam noslēgšu tematiku ar garīgo aspektu. Tādēļ es vispirms došu vārdu Rudolfam, kurš ieskatīsies vēstures lapas pusēs. Lūdzu, Rudolf. Sveicināti, kolēģi! Tātad par emigrācijas vēsturisko aspektu. Jau 19. gadsimta sākumā nemieru dalībnieki sāk izsūtīt uz Krieviju, uz Sibīriju, kur pamazām veidojās vairākas katordznieku nometnes. Bet plaša latviešu emigrācija sākās 19. gadsimta sākumā un vidū, kad simtiem latviešu ģimeņu izceļoja uz citām Krievijas guberņām, lai iegūtu savā īpašumā apsolīto zemi, jo pēc brīvlaišanas baltvācu muižnieki par savu zemi, kas bija viņiem īpašumā, prasīja ļoti dārgu naudiņu. Krievijas kroņa zeme bija nopērkama ievērojami lētāk. Lūk, 19. gadsimta beigās Ziemeļamerikā radās pirmās lielākās latviešu ieceļotāju grupas. Pārsvarā tie bija strādnieki, amatnieki. Dienvidamerikā varēja ļoti lēti iegādāties savā īpašumā zemi. Vairums ieceļotāju Brazīlijā bija baptisti, viņi centās turēties kopā un saglabāt latvietību. Latvieši apmetās kolonijās, no kurām lielākās bija Nova Odesa, Palma, Vārpa un pat Rēzekne. Lūk, laikam ritot mainījās apstākļi. 1905. gada revolūcijas aktīvākie dalībnieki atkal tika masveidā izsūtīti uz Krieviju, uz Sibīriju, vai arī emigrēja pamatā uz sabiedroto, uz ASV vai uz rietumu valstīm, kur arī veidojās latviešu nometnes. Sākoties Pirmajam pasaules karam, Latvija atstāja desmitiem tūkstošu bēgļu. Vairāk tā kā 150 tūkstoši latviešu arī pēc neatkarīgas Latvijas valsts izveidošanas palika padomju Krievijā. 20. un 30. gados emigrācija no Latvijas bija diezgan neliela, pamatā uz ASV un Brazīliju. Sākoties Otrajam pasaules karam, tūkstošiem cilvēku kļuva par komunistiskā un nacistiskā terora upuriem, kā arī neatgriezās no frontes. Kara beigu posmā apmēram 250 tūkstoši cilvēku devās bēgļu gaitās. Ar rietumos nokļuva vai arī Vācijas armijā darba dienestā. Vienlaikus ar latviešiem savu zemi atstāja arī daudzi tūkstoši lietuviešu un igauņu. Pēc kara daudz Latvijas bēgļi atrada patvērumu Rietumvācijā, 120 tūkstoši, Zviedrijā, 6 tūkstoši, Austrijā, 3 tūkstoši, Dānijā, 2 tūkstoši. Sākumā viņi mitinājās bēgļu nometnēs, bija ANO bēgļu palīdzības organizācija aprūpē, bet sākot ar 1947. gadu izklīda pa pasaules valstīm. Tā arī radās jēdziens klaids. 20. gadsimta vidū emigrantu grupas ieceļoja ASV, 90 tūkstoši latviešu, Kanādā 20 tūkstoši latviešu, Austrālijā 20 tūkstoši latviešu, mazāk citās Eiropas un Dienvidamerikas valstīs. Vācijā palika apmēram 10 tūkstoši cilvēku un Zviedrijā apmēram 5 tūkstoši latviešu emigrantu. Bēgļi iekļāvās savas mītnes zemes sabiedrībā, bet vienlaikus centās saglabāt latvietību un aktīvi interesējās par Latvijā notiekošo. Trimdā piedzima un uzauga vairākas latviešu paaudzes. Dzīvojot demokrātiskā sabiedrībā, trimdiniekiem bija iespēja dibināt savas organizācijas un protestēt pret padomju okupācijas režīmu Baltijas valstīs.
80. un 90. gadu mijā rietumu latvieši aktīvi atbalstīja Latvijas neatkarības atjaunošanu daudz iekļāvās tās politiskajā un saimnieciskajā dzīvē. Par to mēs esam jau runājuši saistībā ar Pasaules brīvo latviešu apvienību, par tās veiktajām izvēlēm. Lai gan mūsdien ir izzuduši politiskie motīvi, latviešu diaspora vēl ar vienu pastāv. Šobrīd ir vaļā robežas un senajai, vecajai diasporai pievienojas jauni izceļotāji, kuri dodas darba, izglītības vai materiālās labklājības meklējumos, galvenokārt uz Eiropas Savienības valstīm, uz Savienotajām valstīm. Diemžēl 1/10 daļa latviešu dzīvo ārpus Latvijas. Šobrīd ļoti aptuvenie skaitļi ir tādi, ka mūsdienās dažādas pasaules valstīs dzīvo 500 000 lietuviešu, 200 000 latviešu un 150 000 igauņu. Ir emigrācija arī mūsdienās, protams. Liels, interesants emigrācijas vilnis sākās pēc neatkarības atgūšanas. No sākuma tā bija ceļošana, intereses, izmantojot iespēju paceļot. Diemžēl tam pievienojies arī ekonomiskais motīvs, bet par to jums vairāk sīkāk pastāstīs Ģirds. Paldies! Dotu vārdu uzreiz Ģirtam Lapiņam, lai viņš mums runā par mūsdienām, varbūt arī viņam ir ko piebilst tam, ko Rudolfs ir teicis. Jā, paldies Marlēna un paldies Rudolf par sākotnējo tādu retrospekciju. Tā vēsture ir gara, jā, un vienkārši mēs teiksim tādā vienā teikumā no Rudolfa sacītā varētu teikt, tā emigrācija, diemžēl, bijusi visos laikos, un droši vien, kad arī, daudzās valstīs, ja mēs tur paskatītos, tā pati īrija šausmīgs trieciens, tas milzīgais bats, kas viņiem bija pirms dažiem gadsimtiem, kad viņi milzīgi emigrēja uz Ameriku, un pēc Amerikas Savienotās valstīs īru šī grupa ir diezgan liela. No tevis, Rudolf, stāstītā, man tas ir visinteresantākais un tāds kaut kādā ziņā traģiskākais šķiet tas stāsts par Pirmo pasaules karu, pa visu droši vien par to, ka mēs, nevis kaujās zaudējām, bet, kaut kā tādu absolūtu idiotismu rezultātā. Protams, no vienas puses mums nāca vācieši iekšā, tur bija Kurzeme, cilvēki pārcēlās uz Pārdaugavai un tā tālāk. Tas idiotisms slēpjās, ka mums bija strēlnieki. Kas īstenībā radās cīnīties par Latviju, un tad īstenībā ideoloģiski apsvērumu dēļ. Situācijas idiotisms, bet situācijas traģisms ir tajā, kad tie zaudētie cilvēki ir nevis kara rezultātā vai nezinu, pat okupācijas savā ziņā, bet tas, kad ideoloģijas rezultātā strēlniekiem viņi aizgāja uz austrumiem. Viņi aizgāja uz austrumiem un pēc tam iebruka Latvijā, lai cīnītos pret neatkarīgu jau Latviju tajā brīdī. Un viņi palika to, ko tur ir Rudolf minēja, ir šis leģendārais, kas vēsturiski ir šis teātris Skatuve. Maskavas Latviešu valsts teātris Skatuve sākotnēji no 1919. Līdz 1932. gadam bija teātra studija, ko vadīja Osvalds Glāznieks. Likvidēts 1938. gadā pēc tam, kad padomju režīms NKVD Nacionālo operāciju ietvaros īstenojot latviešu operāciju, visus teātra darbiniekus, gan radošo personālu, gan tehniskos darbiniekus, ieskaitot garderobistes, apcietināja un nošāva Butavas poligonā. Kas tika visi, vai gandrīz visi nošauti represijās, kad bija Staļina represijas un kad burtiski Krievijā bija vienkārši pēc nacionālas piederības tika nogalināti, tajā brīdī latvieši, jā. Bet es varbūt mazliet akcentējot uz mūsdienām, varbūt, kur arī tev mazliet, Rudolf, nepiekrītu, ka tu teici tur, kad mēs 90. gadu sākumā, kad izceļoja, kad bija vēlme ceļot un tā tālāk, es teiktu, bija maz drusciņi savādāk. Ja mēs skatāmies tos pēdējos 30 gadus, tad, nosacīti mēs viņus varam sadalīt, 4 posmos, es pat teiktu, drīzāk 3 posmos. Pirmais posms bija, tie bija 90. gadu pats sākums. Pats 90. gadu sākums, burtiskā mēs ieguvām neatkarību, un kas notika, nevis varbūt tik lielā mērā, ka mēs gribējām ceļot,
Bet drīzāk tas bija tāpēc, ka Latvijā bija ļoti daudz okupantu armijas un atbilstoši viņi atgriezās savā dzimtenē, Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā, no kurienes kur bija atbraucis, un izceļoja viņu ģimenes. Un tad bija tā, kad izceļoja aptuveni 150,000 iedzīvotāji, tātad no 91. līdz 94. gadam, 150,000 tas ir daudz. Viņi atgriezās, PSRS uz PSRS republikām. Vai tas ir labs vai slikts? Es teiktu, ka tas Latvijai ir īstenībā tāds atvesaļošanās periods. Īstenībā, mēs zaudējām šos cilvēkus, bet Latvija palika latviskāk. Un es domāju, ka viss mūsu mērķis ir tieši, Latvija vienkārši, lai latvieši Latvijā justos kā mājās, tādā ziņā, ne jau kaut kas pret citiem, vienkārši, lai latviešu valoda būtu. Un šie izceļotāji, atgriezās tomēr tur. Otrais, tāds emigrācijas vilnis, viņš varbūt ir tāds, es teiktu, viņš ir tāds daudz mazāks, tur 2000, 2004. Gads, tad bija šie ekonomiskie emigrācija, kad bezdarba līmenis bija, es domāju, salīdzinoši augsts, tur, redzams ap 14%. Tādā ziņā, ka mums vēl nebija tā ekonomika iegriezusies, parādījās kaut kādas iespējas, un tad cilvēki īstenībā meklēja tās, un mēs varam teikt tiešā veida ekonomiskie. Vai tas bija slikti? Atkal, neko jau tur daudz nevarēja izdarīt savā ziņā, jo, mēs vēl nebijām Eiropas Savienībā tajā brīdī, un cilvēki meklēja tās iespējas un tā. Trešais emigrācijas vilnis, un es teiktu, ka tas ir tas otrs būtiskais. Pirmais ir šie 90. gadu, 91., 92., 93. gads, 94. un trešais ir šis, es teiktu, latviešu tautai otrs traģiskākais emigrācijas vilnis bez šiem strēlniekiem, kas apmaldījās mazliet ar orientāciju vai virzienu un aizgāja uz austrumiem un tur arī palika dzīvot. Un šis otrais ir šis 8. 12. gads, un to mēs visi ļoti skaudri atceramies, ļoti precīzi atceramies, kad lielā mērā nemākulīgas valdības rezultāts, darbības rezultātā, lielā mērā vienkārši, kaut kādā ziņā es pat teiktu neveiksmes rezultātā, kad Pareks bankrotēja, bankrotēja dēļ indicētiem kredītiem, un tur mazliet ir kaut kāda neveiksme. Īstenībā tā bija stabila, spēcīga banka, bet viņi tā kā bankrotēja, tad valdība tur mazliet izdarīja ne tās lietas, bet par to mēs nerunāsim. Bet, un notika kas? Notika šo, mēs visi atceramies šo, varētu teikt, absolūti idiotisko šo, kā viņi sauc, konsolidāciju, ar ko Dombrovskis, nezinu, cilvēki kaut kā atcerās, bet, es domāju, ka tur tas viss periods bija ļoti, ļoti skaudrs un nepareizs, jo notika kas? Vienkārši cilvēki tika piespiedu kārtā izspiest ārā no valsts. Tā burtiski izspiest ārā no valsts, un tas ir traģiski. Vai mēs varējām darīt savādāk? Protams, ka mēs varējām, bet, ja mēs neaizem uz to ekonomisko, bet šajā gadījumā, vainot arī kādu, es kategoriski tam nepiekrītu, jo, ja tevi darba devējs atlaiž nevis tāpēc, ka tu esi slikts, bet tāpēc, ka vienkārši tiek samazināts, štati, tiek uzņēmumi bankrotē un tā tālāk, un tev ir kaut kā jāpabaro sevi, tev jāpabaro savu ģimeni, savu bērni, tev īsti pat nav iespējas nekādas, un tu vienkārši izceļo. Tā kā atbilstoši, un kā mums rāda statistika, tad no 8. līdz 12. gadam no Latvijas aizbrauc un vairāk nekā 160,000 iedzīvotāji. Tātad 90. gadu sākumā bija 150,000 šis lielais skaitlis, un tagad, un šajā, un starp šiem 160,000 tiešām bija tie, kas brauca latvieši, un brauca, lielākoties uz Vakar Eiropu, uz Rietumu Eiropu, Īrija, Vācija, droši vien Francija mazākā mērā. Es domāju, ka lielie tie gala mērķi bija Īrija, Lielbritānija, Vācija, tie tā trīs klasiskākie tajā brīdī. Un tur bezdarba līmenis bija, 17% tur, un bija pat brīdis, kad katrs, 25% bezdarbs, tas ir kaut kas astronomisks, tu vienkārši nevar dabūt darbu, un bez darba var nodzīvot mēnesi vai 3 mēneši, bet ja tas ir ilgstoši, tad cilvēki izceļo. Protams, mēs varam pastrīdēties par to, vai atgriezīsies vai nē, bet par to pēc brīža, bet lūk, tātad, kopā viņi tajā brīdī devās uz Eiropas Savienību šīm valstīm. Protams, mēs varam teikt arī, ka pēc tam ir kaut kāds arī emigrācijas, viļņi, bet es pat nezinu, vai tie būtu viļņi. Tas ir, tā emigrācija tomēr turpinās jebkurā gadījumā, bet
piemēram, ja mēs skatāmies 91. gadā Latvijā bija 2,65 miljoni iedzīvotāji, un 17. gadā jau bija palikuši 1,95 miljoni. Mēs tagad zinām, ka Latvijā ir zem 2 miljoniem. Mēs esam zaudējuši 1/3, tas sanāk kaut kur aptuveni 1/3, 1/4 iedzīvotājs. Ne visi ir mūsējie, piedodiet, Krievijas armijas karavīri un viņa ģimenes locekļi nav mūsējie, tā kā mēs esam priecīgi, ka viņi aizbrauc, mēs sakam paldies un uz redzēšanos, bet tomēr es teiktu, ka no šī visa milzīgā zaudējuma, tomēr vairākums ir latvieši, ne jau tur Arvijs Kavnemīri, kas izceļoja 90. gadu sākumā. Bet, ja mēs ejam tālāk, tā kā, tas fakts ir tāds, ka tiešām izceļojuši ir daudz, un tas īstenībā ir smagi, bet tas, ko es gribu mazliet akcentēt, kad Latvija nav, viņa nav nekādā ziņā īpaši, un, teiksim, es domāju, ka es neesmu piekritējis tam mazohismam, ka mēs visu laiku tur, kā mums neiet, kā mums te viss ir slikti un tā tālāk, kā mums neveicās un tā tālāk. Man šķiet, mēs esam absolūti fantastiska valsts. Protams, dažreiz valdības vadībā ir ne īpaši gudri cilvēki un pieņem ne īpaši gudras lēmumus, bet es domāju, šausīt sevi nevajadzētu, jo tā problēma ir tāda, ko es īsti pavisam ieskicēju. Problēma ir savā ziņā traģiska, bet ne tikai mums, bet tas ir tieši tas pats notiek Lietuvā, Igaunijā mazākā mērā, bet vēl divas valstis, kas arī tiek burtiski rautas gabalos, tā ir Bulgārija un Rumānija. Kāpēc? Tāpēc, kad kas ir tas globālais process? Protams, tas globālais process, kaut kādā ziņā no karstām dienvidu valstīm spiež cilvēks, tur, kur ir labāks klimats, jo ja tev katru dienu ir 30-40 grādi, ir grūti dzīvot, trūks ūdens, vēl kaut kas, bet Eiropā ir tā, kad iestājās šīs jaunās valstis, un tur, kur tā ekonomikas uzrāviens nenotika, mēs zinām, ka Polija ir labais stāsts. Polijā tā ekonomika īstenībā strādāja uz iekšējā tirgu, un viņa ir fantastisks veiksmes stāsts. Zināmā mērā tāpēc, ka viņiem ir liels iekšējais tirgus, tātad poļi ir 40 miljoni, bet no otras puses, viņi kaut kā spēja to visu 90. gadu laikā, viņi spēja nostabilizēties ar savu valūtu, ar pareiziem lēmumiem, ar ekonomiku, arī tāds uzņēmēju gēns poļiem ir, un viņi to sitienu izturēja. Savukārt, kas notika ar Latviju, Lietuvu, pēc tam, kas īstenībā ekonomiski no mums atpalika un joprojām atpaliek Bulgārija, Rumānija, ir tā, ka tos, ko pieņem kā pēdējos Eiropas Savienībā, tas algu līmenis ir Latvijā, Bulgārijā, Rumānijā ļoti zems, Vācijā ļoti augsts. Un tad, kas notiek, brīvais tirgus un tad robežas vaļā, un visi vienkārši dodās pēc lielākas algas. Tādā ziņā nevis vienkārši lielākas algas, bet 2 lielākas, 3, 4. Skaidrs, ka tas ir arī cits dzīves līmenis, bet principā arī, es paskatījos, papētīju, Bulgārijā arī tas var teikt, traģismu līmenis arī ir diezgan liels. Tieši, ja mēs skatāmies uz šo te emigrāciju, Bulgārijā 88. gadā bija 8,9 miljoni, tātad 9 miljoni nopaļojot, šobrīd ir 6,9 miljoni 7, tātad no 9 līdz 7 miljoniem. Bulgārijā nebija nekāda padomju armija, tur ir drusku cits stāsts, tur bija turki, kas arī 90. gadu sākumā tomēr arī centās atgriezties Turcijā, bet viņi tur tik daudz nebija. Bet stāsts ir par to, ka burtiski 25% vienkārši izceļ ārā. Protams, tur nāk klāt arī tas faktors par to, ka tā dzimstība nav tik liela un tā tālāk, bet vienkārši ir cilvēki izceļo, Bulgārija, Rumānija, Baltija. Un par iemesliem mēs jau runājām, kā es teicu, katrā posmā varbūt ir savs tas dzenulis, kas ir, tur, kāds varbūt armija pārceļās, tad varbūt ir bezdarbs, tad varbūt ir šie ekonomiskie, kas vienkārši, meklē labākas iespējas, bet iemesli var būt dažādi, un tad ir tā, ka pārceļās viens, un tad viņš paņem līdzi arī ģimeni varbūt pēc gadiem un tā tālāk, tā ka, tur pat nav savstarpēji saistīti, viņi ir saistīti, bet izceļošana šis ir, un katrā ziņā mēs kategoriski nedrīkstētu tur teikt, tu esi sliktais, ka tu esi izceļojis, tu izceļoji, mūsu pienākums ir, ka tu atgrieztos, un tad tas interesantā lieta ir tā, ka Latvija atgriežas. Vēlreiz nevajadzētu mazohismam būt, jo Latvijā atgriežas. Šobrīd atgriežas aptuveni ap 10 000 gadā. Šobrīd Latvijā katru gadu atgriežas reemigrācijā, atgriežas 10 000. Kas īstenībā ir pietiekoši daudz.
Vēl tāds fenomens ir tāds, ka, ja mēs skatāmies neto iedzīvotāju skaitu Latvijā, pēc oficiāliem datiem, tad tas interesantais ir, ka Latvijā iedzīvotāju skaits pieaug. Tāpēc, kad Ukraiņi vienkārši mums, kad sākās karš, Krievi iebruka Ukrainā 22. gadā atbilstoši, un Ukraiņi arī daļa palika Latvijā, un tas īstenībā to iedzīvotāju skaitu tā kā notur, bet mēs nevaram, ar to rēķināties, jo karš agrāk vai vēlāk beigsies, Ukraina uzvarēs un Ukraiņi atgriezīsies, es domāju, lielākā vairākuma atgriezīsies tomēr uz Ukraiņu. Bet tas, ko es vēl pēdējais gribēju pateikt, un kas ir ļoti būtiski, ir būtiski tas, ka no vienas puses mēs zaudējam cilvēkus, un tas neapšaubām ir slikti, bet slikti tas ir tāpēc, ka it sevišķi šobrīd, man šķiet, lielā mērā tā problēma ir tajā, kad mēs zaudējam labus cilvēkus. Tādā ziņā, ka tie ir augsta līmeņa speciālisti, un viņi, skaidrs, ka arī cilvēks, kurš nav beidzis augstskolas, arī tāds mēs zaudējam, un viņi aizbrauc, un viņiem savā ziņā ir iespējas arī daudz lielāku atalgojumu, bet tas skarbais ir tajā, ka mēs zaudējam ļoti augstu kvalificētu cilvēkus, kas brīžiem nevar arī sameklēt pēc profesijas to savu darbu. Paldies Dievam, mums Latvijā ir spēcīga IT nozara, tas ir būtiski, un mēs tajā esam ļoti labi īstenībā, bet tomēr mēs zaudējam tās smadzenes, tos gudros cilvēkus, un tad ir tā, ka šo labi izglītīto cilvēku aizplūšana, ka viņi palielina progresu un inovāciju tieši pie mums, tā kā Latvijā, Lietuvā, Bulgārijā, Rumānijā, tātad gudrākie cilvēki, ne gudrākie, bet gudri cilvēki izceļo, tādā veidā noplicina, mēs paliekam ar mazāku IKP un tā tālāk, viņi aizbrauc uz Vāciju, viņi stiprina Vācijas vai Anglijas ekonomiku, un mēs savā ziņā atpaliekam, tā kā vēl vairāk īstenībā, un tad veidojās tāds aburtais loks, kad izceļojot cilvēki rada spiedienu uz palikušajiem īstenībā, un mēs saprotam, ka palikušie arī ir, bieži tie varbūt cilvēki arī gados pensionāri, viņiem nav tik viegli pārcelties uz vienalga, siltām zemēm Grieķiju, piemēram, un tā tālāk. Bet, tā kā spiediens ir, un vēl vienkārši, tie stāsti ir ļoti daudz, mēs tagad burtiski lasījām, ka ko dara Igauni pērk īpašumus Spānijā, es pareizi atceros, Kanārijas salās, kur viņi uzpērk īpašumus vienkārši kāpēc, tāpēc, ka, karš kaut kāda nedrošība rada no otras puses, viņiem, viņi grib siltā zemē pārzīmot, ja tā teikt, un atkal, ko tur pārmest īstenībā, viņi tur ir. Man pašam ir cilvēki, arī cīņa biedri no dažādiem laikiem, cilvēki arī ir emigrējuši, bet es nevienā brīdī nevarētu teikt, ka tas ir, kaut kādā ziņā varbūt nepreiz no personīgā cilvēka tāds izvēles, jo, tūs cilvēks laika biedrs, ar ko mēs strādājam kopā, 5 gadus, viņš sākumā pārcēlās, strādājām uzņēmumā, un viņš pārcēlās uz tā uzņēmuma filiāli Maskavā, tad, kad Maskavā tagad sākās karš, viņš pārcēlās uz tā pašu uzņēmuma filiāli, globālais uzņēmums, auditoru kompānija pārcēlās uz Ņujorku. Gala rezultātā viņš ir Ņujorkā, viņš tur, arī, tur tās mazais līdzīpašnieks, un šādi stāsti, kur cilvēki pārceļās uz Dienvidāfriku, uz Angliju, viss kaut kur ir pārcēlušies, un nobeidzot, tā kā reemigrācija notiek, protams, ka lielā mērā mēs cilvēkus esam zaudējuši, mēs skatāmies realitātei acīs, viņi neatgriezīsies, vai vismaz nav viņiem tāda stingra apņemšanās atgriezties. Tajā pašā laikā izslēgt to nevar un nevajag, daļa atgriežas un atgriezīsies. Un atgriezīsies nevis tāpēc, ka tur iet slikti, jo brīžiem pat tiem, kuriem iet tur slikti, viņi īstenībā izvēlās, ir arī dzirdēt traģiski stāsts, viņš labāk, viņam kauns ir, viņš labāk tur, nomirst un viss, teiksim, bet atgriežas arī cilvēki, kas investē Latvijā. Un varbūt vēl pēdējā pavisam īsā piezīme arī šajā visā tādā stāstā, kas ir mazliet tās filozofisks, ir tas, kad es studēju Rīgas ekonomikas augstskolā, kas ir filiāls Stokholmas ekonomikas augstskolai, un tad mums stāstīja par to, kā Zviedrijā studenti, kas ir studenti Zviedrijā. Viņi ir tā, ka viņi pabeidz pamatskolu, tad viņi aizbrauc paceļot, tad viņi kļūst par bakalauru, un tad viņi atkal aizbrauc paceļot uz Dienvidameriku, vēl kaut kur pastrādāt uz citām valstīm, un tad viņi atgriežas atpakaļ Stokholmā, kļūst par maģistriem.
Un ļoti bieži arī paliek, bet tas ir tas par to jauno cilvēku mobilitāti. Mums arī nevajadzētu sevi šausīt, jo es domāju, ka jauni cilvēki grib pabraukt apkārt, bet svarīgi mums šajā brīdī ir tieši radīt tos apstākļus, lai cilvēkam atgriežoties Latvijā ir iespējas, darboties un dabūt to tramplīnu, jo mēs zinām, ka strādāt var no jebkuras vietas pasaulē, daudzas profesijas, tā skaitā šī jau piesauktā programmētāja, un tas ir jāizmanto, jā. Kas nevienmēr šobrīd tiek izdarīts. Bet labi, šis bija tāds mans mūsdienu mazliet skatījums. Paldies! Es arī iesākšu ar mūsdienu skatījumu un tad noslēgšu ar vēsturisku kādu faktu. 2011. gadā Meža parkā atklāja ielas nosaukumu, kuru dēvēja par Roberta Feldmaņa ielu. Tā ir Meža parkā starp baznīcu un Ķīšazeru. Tās ielas nosaukumu pretinieki teica, kāpēc mums jāliek tāds nosaukums par kam par godu? Ko mācītāji, ko melnsvārti, ko draudzes, ko baznīcas mums ir devušas Latvijai. Un šādi komentāri bieži vien ir redzēti. Līdz ko aizskar garīgo tematiku. Un, protams, viens no fundamentāli svarīgiem komentāriem, kurus mēs varam lasīt un dzirdēt, tas ir, kāpēc mums jāgodā baznīcēni, ja viņi mums ir ieveduši krusta karus. Es domāju, ka gan jau drīz mēs raidījumā pieskarsimies arī tēmai par krusta kariem, bet šoreiz ne par to. Roberts Feldmanis bija mācītājs Meža parka baznīcā un spējis saglabāt baznīcu visus padomju gadus. Lai gan vairākas reizes tika mēģināts šo kā pretpadomju pereikli iznīcināt. 80. gados nelielā baznīca kļuva par vienu no atmodas simboliem. Tad lūk, kāpēc viedokļu paudēji ielas nosaukumu saist ar krustakariem, varam tikai minēt, ja? Ielas nosaukums kalpo par atgādinājumu tam, ka uz tās atrodas atmodas gars, atmodas simbols. Tad lūk, cīņa varbūt ir par to, bet kāpēc es pieminu vispār šo situāciju? Tad Roberts Feldmanis ir uzrakstījis šādu te grāmatu. Grāmata saucās Latvijas baznīcas vēsture. Tad lūk, šajā grāmatā ir ļoti spēcīgi rakstīta gan par Latvijas vēsturi, par baznīcām, laikmeta griežos, kā ir kalpojušas baznīcas mūsu latviešu tautai. Tāpēc es iesaku šo te grāmatu palasīt, ko es arī iesaku palasīt tiem, kuri uzskata, ka baznīcas un mācītāji mums atnes tikai krusta karus. Ja? Kad tie krusta kari bija, tas būtu viens, un kā tur viss izskatījās, tas ir otrs. Bet otra lieta, ko es gribu jums nocitēt, tas ir no mājas lapas Latvietis, saistībā par leģionāriem. Un saistībā arī par kādu mācītāju, kuru sauca Kārlis Zuika. Viņš emigrēja, izceļoja vispirms uz Vāciju un tad Austrāliju. Un viņš bija ieradies Latvijā un teica runu leģendāru 1998. gadā. Tad lūk, ko saka tāds melnsvārtis, mācītājs un krusta karu nesējs, ja, lai jūs vispār iepazītos ar kristiešiem. Mani leģionāru daži sauc par nacistu. Mēs bijām 3 brāļi leģionāri – virsleitnants Roberts Zuika, Kārlis Zuika, Pēteris Zuika.
Iesaistījāmies Leņingradas frontē, vai mēs cīnījāmies Vācijas dēļ? Nē, leģionāri cīnījās par savu zemi, savu tautu un ne tikai. Viņi aizstāvēja arī rietumu civilizāciju. Arī ticība bez darbiem nav nekas. Ko tas palīdz, mani brāļi, ja kādam ir ticība un nav darbu? To saka Dieva vārds. Mēs dzirdējām arī deputātus runājam šodien, bet es jums gribu pateikt, beidziet par pilsonību ākstīties. Kopš Gorbunova ēras, cik daudz laika jūs esat iztērējis par pilsonību? Tas, kas ir jādara mūsu tautas un tēvzemes labā, to jūs neesat darījuši. Kad mani intervēja par ministru prezidentu prasīja, es viņai vēl sacīju, ka tie ir sātana kalpi, kas mūsu tautu ir noveduši pie pekles. Pilsonība mums jādod bērniem. Krievi taču nekad nebūs mierā, kā ar viņiem runās latviski. Viņu mērķis ir Latvijas valsts iznīcināšana. Cik daudz laika ir iztērēts, un dažiem vēl šodien nav skaidrs. Es biju radio un teicu, lai man ļauj radio runāt, pateikt vienu teikumu. Mūžīgā, latviskā Latvija nav iedomājama bez latviešu valodas. Tāpēc es balsošu par pilsonības likuma grozījumu atcelšanu. Viņi man to neļāva. Jo tas esot politiski, un es viņiem sacīju, jūs nezināt evaņģēliju, tur nav nekā no politikas. Ja es gribu savu tautu glābt, tas ir mans svēts pienākums. Kā jūs varat teikt, ka tā ir politika? Ko jūs, deputāti, darāt? Lai Dievs pasarga mūsu tautu no tādiem cilvēkiem, kas nerūpējas par savu tautu. Tad lūk, par šādiem te mācītājiem Latvijā, dažādos laikmeta briežos, mēs varam runāt daudz, tikai par to mēs nerunājam. Mums vieglāk pieminēt krusta karus. Tas būtu tā īsumā par leģionāriem mūsdienām. Bet turpinājumā es dodu vārdu Rudolfam, jo es redzu viņam pacelta roka. Lūdzu, Rudolf. Jā, pateicos Marlēn. Es gribu mazliet papildināt par Kārli Zuiku. Es lasīju, ka šis cilvēks bija ārkārtīgi daudzpusīgs. Viņš bija ne tikai garīdznieks, viņš, ja nemaldos, Cēdelgemas nometnē, kur ieslodzīja vairumu gūstā nonākušo leģionāru, tā ir Beļģija. Tā ir tā pilsēta, kura uzskatīja šo te pieminekli ar stropu par kaut kādu nacismu simbolu un, diemžēl, gļēvi demontēja to, bet stāsts nav par to. Tātad Kārlis Zuika organizēja cilvēkus, viņš izveidoja kori, ieslodzījumā, ieslodzījumā esošiem cilvēkiem kori, leģionāru kori. Tiesa gan viņš šo te pašu praktizēja vēl kara laikā leģionā dienējot. Lūk, un viņš visu mūžu bija saistīts ar tādu cilvēku atbalstu, ar garīgu atbalstu, ar iesaisti kaut kādās kultūras lietās. Redzi, Marlēn, es tev gluži neoponēšu saistībā ar mācītājiem, jo gal galā arī mācītājs ir tikai cilvēks, pie kam jebkuras konfesijas mācītājs ir tikai cilvēks. Gal galā jebkura oficiāli, neoficiāli, jebkura konfesija gal galā arī, principā tā ir iestāde, Tā kā teikt, es tagad varētu, protams, pateikt, redz, pareizticīgie tur Vācu okupācijas laikā tur ar kaut ko sadarbojās, nesadarbojās, nezinu. Pat netaisos pētīt šo jautājumu. Jā, tieši tā, ļoti labs avots tur paskatīties, bet to jau nedarīja baznīca kopumā, to darīja atsevišķi cilvēki, vai vainot tagad visu to pareizticīgo baznīcu, nē taču, Kaut arī mēs zinām, ka pareizticīgā baznīca tur sīvi apkaroja vecticībniekus, un tāpēc, starpcīt, Latvijā ienāca vēsticībnieku konfesija, kas, ir tāda diezgan
barga baznīca, jā, prasīga pret saviem draudzes locekļiem. Jā, tā kā arī šādā veidā Latvijas iedzīvotāju skaits mazliet mainās. Paldies! Paldies! Jūs runājāt arī sākotnēji par baptistiem, kur izceļoja uz Dienvidu Ameriku. Un ko tad viņi tur Dienvidu Amerikā arī darīja? Ko pirmkārtām darīja? Cēla draudzes, bija kopā, tas kopības gars latviešos, ja? Un neskatoties uz to, ka Dienvidu Amerika ir katoļu zeme. Tas būtu viena lieta, un 40. un 50. gadi, ko Rudolfs arī runāja, kad latvieši izceļoja pa visu pasauli. Tad latvieši veidoja tādas pašpalīdzības biedrības, ja? Lai palīdzētu un atbalstītu viens otram. Un šīs te savstarpējā palīdzība, tā nu gan gluži nav, ka mēs esam tādi viensētnieki, ja, kur mēs esam atdalīti viens no otra, bet gluži otrādi laika spriežos dažādos redzams, ka tieši latvieši visu laiku bija kopā, centās, kur viņi bija izceļojuši, tur viņi bija kopā. Arī Rudolfs runāja par koriem, un kora dziedāšana arī latvieši izplatīja pa visu pasauli, nu tā starp citu, ja. Tieši latvieši bija arī tādi, nu, bet, protams, kora dziedāšana vēsturiski ir ievesta tā, nu saka, ka tomēr no Vācijas, jo vācu mācītāji tā laika atbraucot uz Latviju, veidoja šeit brāļu draudzes, ja? Un brāļu draudzēs bija ļoti izteikta tā kora dziedāšana. Nu, un tā tad arī lēš, ka tomēr arī latviešu dziesmu svētkiem ir jāsaka liels paldies šīm te brāļu draudzēm Latvijā, kuras veidoja spēcīgi latviešu vidū tieši kora dziedāšanu. Tas būtu ātri pateicis, ko gribēja, un lūdzu Rudolfam vārds. Paldies, Marlēn! Es gribēju papildināt, mazliet precizēt, kā tur bija to pašpalīdzību. Nu, nav jau tā, ka latvieši ir tā pasaulē draudzīgākā tauta, jā, mums arī ir dažādi cilvēki, dažādi brieži mums te pa vidu gadās. Ko es gribēju pateikt, kāpēc radās šī pašpalīdzība? Tāpēc, ka latvieši ir ļoti pragmatiski tauta, un viņi saprata, ka vai tas ir Sibīrijā apmetoties un nopērkot sev zemi, vai vēl kaut kur. Viņi saprata, ka labāk ir turēties kopā Sibīrijā, tāpēc izveidojās nevis latviešu viensētus, bet latviešu sāģas, tāpēc, ka kopā bija vieglāk. Kas attiecās uz izceļojušajiem uz rietumiem, latviešu bēgļi gan pēc Pirmā, gan pēc Otrā pasaules kara, viņi nevarēja rēķināties ar karā izpostītās Eiropas kaut kādu sociālo iestāžu palīdzību. Viņi vienkārši aizbrauca, mācījās valodu, viņi strādāja un arī dzan, lai neizlaista viens otru no acīm un turētos kopā, reizēm tika būvēti draudžu nami, reizēm tas notika bez maznīcas kaut kādas līdzdalības, jā, bet tiesa gan parasti tad uzradās arī latviešu baznīcas blakus, un tā kā viņi izkūlās paši saviem spēkiem, jā. Es neesmu lietas kursā, cik latvieši tur prasa pabalstus, tur vēl nezinu, ko rietumos, es nezinu, man šī tēma nav tuvis, to neesmu interesējies, bet īpaši droši vien ne, jo, ja latvietis kaut kur dodās, tad viņš jau nedodās pēc pabalsta, viņš dodās strādāt un rēķinās ar saviem spēkiem. Bet tajos laikos Eiropa vienkārši nevarēja ne ar ko palīdzēt. Un jau atrodoties Displaced Persons nometnēs, jā, dīpīšu nometnēs, atrodoties, zināmā mērā pat daļai vēl atrodoties savienoto gūstā, pamatā amerikāņu gūstā, ja amerikāņi to ļoti centās veicināt atšķirībā no britiem, jau veidojās pašpalīdzības biedrības, tāpēc, ka citi saņēma kaut kādas naudas sūtījumus, citiem bija iespēja tikt pie kaut kādiem produktiem, un tā tas viss ir turpinājies ļoti, ļoti ilgstošu laiku, ja. Kādreiz atbilstoši profila raidījumā es pastāstīšu, ko darīja latvieši
militāro apakšvienību sastāvā līdz pat 50. gada beigām bija latviešu, pareizāk sakot, baltiešu vienības ar latviešu rotām tajās, jā, to, kad Nīrnbergas tribunāla apsargāja latviešu leģionāri, jā, turpat Krievs Rudenko neko nevarēja pateikt, viņam nācās vien ar to samierināties. Paldies. Jā, lūdzu, ģērt jums. Jā, es varbūt mazliet tādā, kopskatā vēlreiz mazliet tādu maz refleksi. Es domāju, ko mēs no tā stāsta par emigrāciju saprotam. Punkts 1 ir skaidrs, ka emigrācija ir bijusi visos laikos. Tas ir Rudolfs stāsts, un tas ir dažādi apstākļi ietekmē, kara ietekmē, politiskās iekārtas ietekmē, ekonomisko apsvērumu, teiksim, tur ģimenes esmu, stāsts varbūt bezgalīgi daudz. Emigrācija ir, un kā es arī teicu, ir, tā nav Latvijas, tas nav Latvijas izaicinājums. Šobrīd tas ļoti milzīgs spiediens ir Baltija, Bulgārija, Rumānija, mēs atceramies īrijas stāstu un daudz citu stāstu, kas īstenībā, ir diezgan dramatiski izceļošana bijusi, un, pat piespēju mēs atceramies arī traģēdiju ar Prūsiju, kas vienkārši tika, asimilēta un iznīcināta burtiski. Sākumā asimilēta Vācijas sastāvā, un pēc tam vēl Krievija aizgāja, un Kaļiņingrad, kas bija galvaspilsēta Prūsijā, viņi iznīcināja. Tā kā, tādā ziņā tas ir. Punkts 2, tātad, ja mums emigrācija ir, tad es teiktu, tas būtiskākais izaicinājums ir, kad latviešiem ir tas latviskais gēns, kad katrs latvietis, es visu laiku nebeidzu atkārtot, priekš manīm latvietim ir draugs. Tādā ziņā, kad tā ir jābūt tādai mūsu dzīves ziņas, dzīvības filozofijai, ar domu, it sevišķi svešumu esot, ja tu esi latvietis, tad tu palīdzi citam latvietim, un tā situācija nav nemaz tik vienkārši, jo, viens stāsts, ko es nekad neaizmirsīšu vairāk, arī, cilvēki pazīstam Eiropas komisijā, kas strādā, un tad man stāstīja, Eiropas komisijā, tajā milzīgajā birokrātiskajā aparātā, kas ir Briselē, un man saka, ka, tur arī meiteni, bet viņi kaunās, ka viņi ir latvieti, un viņi īstenībā, tā kā slēp bez mazai, ka viņi ir latvieti, un ar latviešiem kopā nav, un tā tālāk, ir arī tādas situācijas, nav ko, tādā ziņā izvairīties vai slēpties no tā, ir kaut kā tādas situācijas. Tajā pašā laikā, mēs redzam, ka ir ļoti daudz arī veiksmes stāstu, tomēr, gan Rudolf pieminētie, tā ir taisnība, jā, kad Pirmais pasaules karš un tā, kad veidojās šis milzīgais spiediens, bija pat latviešu ciemu un tā tālāk, un es pieņemu, ka latviešu pavilkumu un kopā sagrupējās un tā tālāk, jo kopā vieglāk. Atceramies, protams, ir fantastiskais stāsts atkal, mazliet palielot mūsu dienvidu kaimiņus lietuviešus, kad viņi īstenībā ļoti skaisti basketbolā viens otru pavalka, tā kā reāli tas bija vairāk 2000. gados, kad viņu treneri tā kā reāli pavilka, kas ņēma savus spēlētājus un tā tālāk, bet tagad mēs redzam, ka arī, Latvija īstenībā mums, ir tas pavilkšanas posms, pat tagad basketbola treneris Luka Banki uzreiz paņēma Rihardu Lomažu īstenībā, tas ir itāls un latvietis, bet es domāju, tāda grupēšanās, tas ir, man šķiet svarīgi to pateikt vienkārši, kad katram ir jāsaprot, ka katrs pats par sevi nav spēks. Un man liekas, ka ja katrs latvietis sapratīs, ka pavalkot citu latvieti, tu īstenībā pats paliec spēcīgāks. Un tas ir tas, kas ir jāiekodē, tāpēc es to saku, basketbolis ir to saprata hokejā, es par sportu vienkārši interesējos hokejā, arī īstenībā, labi, mēs varam strīdēties par to, Znaruks ir mūsējais vai nav mūsējais, tā varētu būt gara diskusija, kaut kādā ziņā viņš ir mūsējais, viņš īstenībā pavilka arī Vītoliņu uzreiz, viņi tur kopā trenējās, un viņi tur bija treneri, tad viņi paņem atkal kādu latviešu spēlētāju, viņi ir treneri, vēl kāds treneris, tur uzreiz, latviešu hokejs, kādreizējā KHL-ā, kas, protams, nav nekas labs, bet, mūsējie tur spēlēja, un tas nebija tabū tēma, tā kā, tā bija, un viņi tur pavilka, šobrīd basketbols pavalka, un es domāju, tas ir biznesā īstenībā, un tā tālāk, mēs zinām, latviešu uzņēmēji aiziet visi šie jaunie Printify, Printiful un tā tālāk, kas Amerikā, viņi pavalka latviešu un tā tālāk, un man liekas, šī tā būtiskā lieta, kas katram ir jāsaprot, un skaidrs, ka, tas latvieti maina, tur kaut kāda aizvainoja, vēl kaut kas.
Tā filozofija par to, ka, ja tu palīdz latvietim, tu vienmēr zini, ka latviets palīdzēs tev, un skaidrs, ka, protams, tur, nezinu, tur 3 cilvēki, 4 partijas vai vienalga, tur plēšās, bet tā ir visur, Izrēlā ir, nezinu, 100 deputāti, Knesetā un 100 partijas, un viņi tur iekšēji plēšās, mēs ebreju tautu kā tautu cīnos, tāpēc atkal tur nevajadzētu būt mazohismam, ka mēs te tā apkarojam. Vienlaicīgi vajag mazliet apkarot, bet tajā pašā laikā pie jebkuras iespējas īstenībā vajag rūpēties kopā, un tad nobeidzot punkts 3, kas ir svarīgais. Tātad, ja tā emigrācija notiek, un viņa notiks arī šobrīd, ir tas spiediens īstenībā, tāds globālais spiediens, angļu valodu jaunieši arī grib uzreiz pēc skolas pabeigšanas arī aizbraukt apskatīties pasauli, tas ir tāds normāls process, viņš notiek īstenībā visur arī spāņu jaunieši ceļo un tā tālāk, jo atceramies vēl vienu lietu, kas ir svarīgi, ir milzīgs bezdarbs jauniešiem. Nevis Latvijā, bet vispār pasaulē, kurā valstī Eiropā, tātad tu iznāc no augstskolas sola, pat īstenībā, ja neskait kaut kāds labākās skolas, tu esi bezdarbnieks, vai pabeidz vidusskolu. Un tas ir Spānijā, Grieķijā, Latvijā un vēl kaut kur, un tad jaunieši vienkārši meklē iespējas, kaut kur aizbrauc, paskatās, apskata vēl pasauli, paralēli meklējot darbu. Bet punkts 3 ir tas, ka, ja mēs nevaram to procesu apstādināt, un tas ir globāls process, tas spiediens ir, ar algām, ar klimatiem, ar dzīves ziņas izzināšanu tādu, tad tas, kas ir vienkārši arī jāpatur prātā, kad, lai latviets atgrieztos. Vienalga, vai tas ir sportists, vai tas ir biznesmenis, vēl kaut kur viņš nopelna tur naudu vai iegūst zināšanas, viņš atgriežas. Un es jau iepriekš teicu, ka tie stāsti mums arī ir pietiekami labi un vienkārši īsi vēlreiz atkārtot, lai mēs sevi latvietu palielītu. Artūrs Irbe atgriezās Latvijā, viņš trenēja, mēs atceramies hokeja izlases tagad pasaules čempionātā, viņš bija Elmu Merzļīkinu, un tāpēc, ka bija Irbe, tāpēc arī Merzļīkins atbrauca uz čempionātu, viņam tā spēle negāja tik labi, bet tas ir cits stāsts, bet Irbe ir Latvijā, Sandis Ozoliņš ir Latvijā, Kaspars Kambola basketbols ir Latvijā, Porziņģis, Kristaps, mūsu NBA čempions, tagad viņš būvējās Liepājā, tur patās arī, un arī tā ir tāda bāzes vieta un tā tālāk, un atcerieties, Porziņģi, viņš pārvalk savus abus pārējos brāļus un tā tālāk, un vēl. Draftē spēlētājs, un man liekas, ka, es domāju, ka tā ir tā filozofija, ko mums visiem vajadzētu savā ziņā pat iemācīties īstenībā, ka latvietis, mīl pavalk citu latvietu īstenībā tādā ziņā, jo tikai tad mēs būsim konkurētspējīgi pārējā pasaulē, jo vienmēr tas procesā tomēr strādā, skaidrs, ka tev nevajag slēpties no pārējām, nezinu, tur tautībām pasaulē un tā tālāk, bet es domāju, tā, ka latvietis ir prioritāte centies pavilkt latvieti, jo tās iespējas arī, saprotiet vēlreiz, nevienmēr tās iespējas pavarās. Un tad, ja tu vari to iespēju iedot latvietim, tad iedod. Tev nav viņa vietā tas jādara, un īstenībā, ja tas latvietis satais sūdz, tad tu viņu atlaid, vienalga, kā tas skarbi skan, bet ja cilvēks neizmanto to iespēju, tad bet es domāju, ka mums latviešiem ir svarīgi censties iedot tās iespējas citiem latviešiem. Tas ir tas svarīgais, un tajā pašā laikā uz vietas radīt apstākļus, lai cilvēkiem būtu iespējas atgriezties šeit Latvijā, un turpināt attīstīties no ārzemēm. Paldies! Rudolf, noslēdziet lūdzu mūsu sarunu. Labi, es noslēgšu sarunu ar tādu stāstu par manu komunikāciju ar rietumu latviešiem. Kaut kādā vakarā es sēdēju, dabiski pie datora, mēs ar kaķi sēdējām, kaut ko tur darījām, un tad es atcerējos, ka tajā vakarā bija precīzi 80 gadu, kopš tika dibināts Latviešu leģions. Un es kaut kā tā doma man iestrēga, bet to taču neviens neatcerās. Kā lai to? Un man vaļā Facebooks, kā kārtīgām latvietim, un ļoti fēna grupa, tikai nesmējieties. Favorite Latvian Foods. Ļoti interesanta grupa, viņi ir praktiski globāla, un viņi ir ļoti latviešus vienojoša. Tur ir bariņš latvieši no Austrālijas, pamatā gan kungi un dāmas ir no Savienotajām valstīm, dažs no Vācijas. Maza daļa, protams, ir cilvēki, kas vienkārši interesējās aiz mīlestības pret kulināriju, par to, kas tur notiek, varbūt mums ir kādas jaunas receptes, bet pamatā tie ir latvieši un latviešu pēcteči. Es izdarīju tādu soli, kas laikam īpaši netiek apsveikts kopienās, kas ir veltītas, kā šeit kulinārijai. Es uzrakstīju sekojošo burtiski: mīļie klaida latvieši. Daudzos no jums tek
stipras leģionāra asins. Ir pagājuši 80 gadi kopš Latviešu leģiona dibināšanas, ielieciet logās vecīti par piemiņu saviem senčiem. Es gaidīju reakciju. Reakcija bija fantastiska un viņa bija absolūti pozitīva. Uzreiz tika, jā, my granddad was tur tas un tas un tas, jā, un tur amerikānis vārdā Jack Silins, jā, tur kaut ko, bet tātad šis ir ārkārtīgi spēcīgs vienojošs moments, jā, ir tīpaši Amerikā tā cīņa pret bolševismu, jā, jo Amerika ļoti mīl dažādas bubuļas, jā, un bolševisms bija ļoti liels bubulis savā laikā. Un tas ir tas vienojošs moments, ja, un es tā arī sarakstos ar šiem cilvēkiem šobrīd un daudziem, ja, pilnīgi par, ne par kulinārām tēmām, jo mēs ar pēc tādu kulināri, protams, ja. Lūk, tas ir tas, ko es gribēju pateikt, ka, un otra lieta, ko es gribēju pateikt, tātad, kas no šī seko? No šī seko tāda lieta, ka Latvija, protams, ļoti maziņa. Kaut gan Latvijai, ja nemaldos, ietilps gan Beļģija iekšā ar visiem Beļģiem, ar visiem flāmiem un valoņiem Latvijas teritorijai, ja mēs Beļģiju ietilpstiem. Kaut arī Latvija maziņa, pasaule arī ir pārikusi maziņa. Nevienmēr emigrējušais cilvēks ir zudis savai dzimtenei, ja? Jo, teiksim, es sarakstos ar latviešu dāmu vārdā Lāsma no Montānas štata, no pilsētas Helēna. Viņa atcerās gan politehniķu diseni, gan daudz citas lietas, kas notikās Latvijā. Viņa absolūti nav atrauta no Latvijas. Mana kādreizējā skolas biedrene dzīvo Norvēģijā, bet viņa nav atrauta no Latvijas. Viņa regulāri brauc no Norvēģijas uz Latviju, šeit viņai dzīvo radi. Nu, tātad nevienmēr tā ir traģēdija, nevienmēr tas ir tāds nogriezts kumos. Es domāju, ka bieži vien šie cilvēki savu saiti ar Latviju nezaudēs. Sliktāk ir cita lieta, ka šie te latvieši diezgan bieži iznieko savu latvietību, nemācot bērniem latviešu valodu. Saka, priekš kam tad viņiem to vajag, ja te jau apkārt paskat Norvēģi tikai dzīvo, ja? Vai kur viņš te to latviešu valodu, Toronto, ja? Bet tomēr daudzi māca, un daudzi, tāda vidējā pauze 40 gadu, viņi smuki runā latviešu valodā, vairāk vai mazāk pareizā vai nepareizā. Paldies! Paldies, Rudolf! Ģirt, jūs gan noslēgsiet, jā, mūsu... Jā, nē, es pavisam īsti vienkārši Rudolfs mazliet pareizo domu pateica, sakot, kad, tas vienojošais un leģionāri, un tad es domāju, ka, jā, vienkārši vēlreiz akcentēt, mums jāceļ tajā goda vietā tās svarīgās lielās lietas, tās uzvaras īstenībā, tas ir Latviešu leģions, piemēram, kas absolūti, mazais cīnīts pret lielo pasauli un īstenībā, ko mēs arī 16. martā atzīmējam, tā ir uzvara īstenībā un tie ir visi goda vīri cilvēki ar mugurkaulu. Tas ir tāds kaut kāds vienojošais spēks. Ir sportistu panākumi fantastiskie īstenībā, tur nezinu, Latvijas basketbola izlases, mēs paskatījāmies pasaules čempionātā, tā ir vienkārši fantastika, es vienkārši no tā iedvesmojos, ja tā godīgi jāsaka, kā mēs pasaules čempionātā, nelielā salīdzinoši pēc skaita latviešu, es vienmēr teicu, nav jau svarīgs, cik mēs pēc skaita esam, bet svarīgs ir, cik liels ir gribas spēks tajā brīdī, kad latviešu puikas vienkārši saka, mēs pasaulē esam gatavi cīnīties par zelta medaļām, vienalga, piemēram, īstenībā tajā brīdī tu paliec spēcīgs, un tā ir tā filozofija, kas, basketbolā ir serbiem, lietuviešiem, īstenībā, cīnītāji. Un varbūt trešā lieta nosaucot, atkal, vienmēr mums jātur goda vietā ir latviešu valoda, lai cik tas banāli neskanētu, jo īstenībā es pat nesaprotu, pēc tas arī tomēr Padomju Savienībā dzīvos, un tur tiek uzdīts virsū tas savā ziņā mazohisms, tur latviešu valoda, kam viņi vajadzīgi, tur ir tā lielā krievu valoda, es dzīvoju tajā Padomju Savienībā. Bet īstenībā mums ir skaista valoda, vienkārši pierādiet, mēs vienkārši parādiet, kurā brīdī
Labi, es negribu tagad tā uzbrūkoši, bet, igauņu valoda ir sarežģīta. Man vienkārši lingvisti teikuši, ka igauņu valoda ir vienkārši fonētiski ļoti, ļoti sarežģīta, milzīga un tā tālāk, pat ne tik ļoti kā somu, bet tieši igauņu. Bet mums ir, manuprāt, vienkārši valoda, viegli vārdi, skanīga un tā tālāk. Fantastiska valoda, un kāpēc es īsti nesaprotu, ko tad tur latviešu valoda vēl kaut kas, un tas ir tas vienojušais īstenībā, un ja tu to valodu iemācies, tu runā latviešu valodā, ne tikai šeit Latvijā, es nezinu, ar citautības cilvēkiem, bet to arī tikpat labi ar ārzem Latviju, viņš jau arī tik ātri nezaudēs. Protams, Rudolf taisnība par tiem bērniem, bet tā ir tāda šausmīgi sarežģīta problēma, kādā valodā mācāmies, atceramies, Sāns Ozoliņš, viņa dēlu, tā kā tie abi īsti pat latviski nerunā, īstenībā atbrauc te uz Latviju, un ciemos un tā tālāk. Sarežģīta tēma, vienkārši, ja tu dzīvo visu mūžu Amerikā, piedzīvst un nodzīvo, atkal var vainot, nevar vainot, nezinu, es teiktu, ka tur drīzāk nevajag, bet cerēt, kad būs vairāk tādu, kas to latviešu valodu iemācīs, jo atkal, valoda tā ir vērtība, nevajag domāt, ka ir, viena, divas valodas, un tas ir viss, vēlreiz mans darba kolēģis, cilvēks, viņš 7 valodas zināja, viņš absolūti brīvi runāja visās savās ebrejiski, arābiski, vāciski, franciski, latviski, krieviski, visās valodās vienkārši, un jo vairāk tu zini, un pat tev Amerikā tā latviešu valoda īstenībā netraucē. Tu iedod vienkārši bērnam latviešu valodu, un viņiem uzlabojās domāšana citās jomās. Tas arī ir jāsaprot īstenībā. Tā kā es domāju, ka ir svarīgi vienkārši lolot tās lietas, kas mūs visus vieno, un īstenībā tas arī ir tas pievilkšanas spēks īstenībā, un vienkārši pavalkam viens otrā. Paldies, Ģirt! Bet es skatos Rudolfam atkal, ka rociņu pacelta. Jūs kaut ko teiksiet? Es teikšu, gan ir tāda lieta, mazliet par valodas vieglumu vai grūtumu. No Montreālas, kā viņi saka, no Kanādas atlidoja man klases biedrene ar meitu un znotu. Meita mazliet runā latviski cenšas, jo viņai ir Latvijas pilsoņa pase arī meitenei. Protams, tīri aiz tādām, teiksim, sautīga motīva, jo Eiropas Savienības pilsoņa pase atver otru pasaules pusi, Kanādas pilsonis pase viņai atver Amerikas kontinentu. Lūk, bet stāsts nav par šo te meiteni, bet par mans klases biedrenes znotu, ebrejs no Īslandes. Vārdā Ārons. Absolūti fantastisks pipars. Šie jaunieši šeit mīta nedēļu. Un Ārons sāka muldurēt latviski pēc nedēļas. Tas nozīmē, kad valoda nav, ne jau tur tekoši runāt no kancels, bet komunicēt. Jo veiklā viņš ir labdien, paldies. Vienreizēji, tātad nav mums tik traka tā valoda, tas ir tiešām vienojošs, un šajā gadījumā es pat teiktu internacionāls instruments tāds. Paldies! Es domāju, ka gan visi visu ir pateikuši. Paldies, Marlēn, par raidījumu. Paldies, Ģirt! Paldies mums visiem! Paldies! Paldies! Un uz redzēšanos līdz nākošai reizei.